Medicīna ir reizē amats, zinātne un māksla. Faktiski es nezinu nevienu, kuram visas trīs lietas būtu vienādā mērā pārstāvētas. Es nevienu tādu ārstu nezinu. Ir dažādās proporcijās. Un, protams, arī Leopoldā tas nebija vienādā mērā. Bet viņam varbūt atšķirībā no daudziem citiem bija ārkārtīgi izteikta šī mākslinieciskā komponente. Tieši viņa medicīniskajā, arī ķirurģiskajā darbībā katru pacientu viņš pilnīgi sajūta kā kaut kādu pilnīgi unikālu būtni. Kā ārsts no vienas puses pat brīnos, kā viņš, būdams tik iejūtīgs un emocionāls cilvēks, varēja veikt tik plašas un drosmīgas operācijas, ja, kur ir vajadzīga ļoti tāda skaidra domāšana, un tu nedrīkst būt emocionāls. Ja. Tas tev ir jānoliek malā. Protams, ka ar laiku to var arī iemācīties, bet tas ir tāds interesants moments, kas man arī pārsteidz mazliet. Ja. Mēs jau iepazināmies studiju gados, un tas jau bija pēc 2. kursa. Tad jau pa starp tā kā pašķīramies, sagājām kopā, kā draudzējamies kopā, jau nekad nedzīvojām. Bet tad mēs beidzam institūtu, un mūs aizsūtīt katru uz savu Latvijas nosturi. Leopolds aizbrauc uz Ventspili strādāt, un es aizbraucu uz Jēkabpili. Protams, viņš jau nekad neteica neko. Mīlu vai nebija, vai patīk vai nepatīk, tādas sarunas nebija. Bet tur ir rakstīts, ka nevar saprast, kas ir noticis, ka viņam ar vienu katru reizi vairāk pievelk. Viņš pat pārdzīvo to. Viņš pat negribēdams to. Nemaz to negrib, bet tā tas notiek. Kā viņš man bildināja, tad arī mēs jau runājam par kāzām. Leopolds bija Ventspilī, es biju Jēkabpilī. Leopolds bija daudz sagādājis produktus, visu, ko bija sagādājis, pat vēžus bija sagādājis. Tad mēs šīs mājās arī taisījām kāzas. 2. stāvā bija galdi, un šitai bija dejošana. Kāzas bija diezgan lielas. Kā es apprecējos, tad es vairs kā ginekoloģe nestrādāju, jo tas nebija savienojums man ģimenes dzīve, bērns ar
ginekoloģiju. Sāku strādāt bērnu sanatorijā Meža māju pa galveno ārstu. Es nostrādāju 25 gadus. Tas nebija viegli. Man taču arī bija bērni, man bija darbs. Palīgu nebija, man bija mana mamma klāt pie bērniem drusku. Viņš jau arī palīdzēja. Man ļoti mīlīgs ar bērniem. Viņam ļoti patika. Visur ņēmām līdzi bērnus, kur varēja. Man viņš bija klāts svarīgajos visos dzīves brīžos un palikuši daudz skaistu atmiņu. Brauciens uz šo pašu Sibīriju, redzēt šo līniju, piedzīvot tādu plašāku arī ekskursiju pa to pusi. Jo, kā jūs teicu, uz ārzemēm mēs tajā laikā netikām. Tad braucām uz to pusi, tad arī brauciens viņam līdzi uz komandējumā uz Sanpēterburgu, tajā laikā Ļeņingradu, uz Maskavu, šis pats sanaviācijas brauciens uz Liepāju. Olasols. Tas ir Traumatoloģijas un ortopēdijas zinātniskās pētniecības institūta ārsta Leopolda Ozoliņa lolojums. Medicīnisko aerozolu radīšanu un viņu klinisko izmeklēšanu mēs nodarbojamies jau 18 gadus. Patreiz ir pirmie rezultāti. Tas ir emulsijas aerozols, kurš uz brūces rada putas. Šādā veidā klāja brūces virsmu. Ļoti ērti pielietot ir. Tas ir aerozols, kurš domāts galvenokārt apdegumu, ilgi nedzīstošu, granulējošu brūču ārstēšanai. Tas ļoti svarīgi, lai būtu tādi kombinēti preparāti un viņa pielietošanas spektrs būtu pēc iespējas plašāks. Panākot šādu plašu pielietošanas spektru, mēs varam gan samazināt sortimentu, vairāk ekonomiski izmantot izēvielas, gan ražošanas jaudas. Kāpēc viņš saucās Olazols? Tāpēc, ka tur ir pirmie 3 burti raksturo Ozoliņš, Leopolds, Alfrēda dēls. Ja? Ir iekodēts mazliet šajā akronīmā. Jo tam bija vislielākā tā ražošanas bāze Padomju Savienībā. Viņi ražoja Sibīrijā, Bīskā, kur mēs bijām abi aizbraukuši uz šīs līnijas palaišanu, var teikt. Ja? Un tad viņš bija ļoti laimīgs, kad viņš redzēja, ka milzīgā rūpnīcā, ļoti jaudīga ražošanas līnijā visu laiku straumē plūst šis olazola preparāts, ko viņš ir izgudrojis un radījis. Līdz Leopoldam Ozoliņam pamatā viss apdeguma brūcis tika ievīstīts biezos pārsējos ar dažādām ziedēm, smērēm un vēl kaut ko. Un Ozoliņš ievies atvērto ārstēšanu. Kad brūcēm vispār neliek pārsējas, ar šiem aerosoliem apsmidzina un virs apdegušajām vietām, vai virs virsķermeņa, vai virs ekstremitātes uzbūvē tādu rāmīti, uzliek folijām, un tur ir nodrošina mikroklimatu, temperatūru, mitrumu, vēl kaut ko, bet neliek tos pārsējas. Pasies uz mani šeit. Tur būs labi, ja? Kā tu pats domā? Būs labi. Palaiņosies vai nepalaiņosies savā dzīvē? Nē, palaiņoties vairāk nē. Pietiek tev ar šito, ja? Ar šito reizi man pietiek. Tad ņemiet ārā un sakartiet masi. Ņemiet ārā. Labi. Tev vēl jātur to valiņu.
Viņš viņa vietā tad, jā, labi, gaisa šeit. Tur tas jāvalstī, labi. Uz augstu tagad, uz augstu. Un tad gar kaklu nobraukt. Pietiek tagad, nākie šie pārākie gar kaklu tagad, jā? Ir, gar kaklu, jā, tur, jā. Tur. Tā viena tēma, kas viņam bija ļoti aktuāla, pie kā viņš strādāja, bija plašu apdegumu pacientu ārstēšanā, bija ādas pārsādīšana. Jo, ja cilvēks ir zaudējis ļoti daudz ādu, tā ir dzīvībai bīstama situācija, viņš ļoti daudz zaudē visu laiku šķidruma un infekcijas riski ir ļoti lieli. Tāpēc ļoti svarīgi ir noklāt viņu ar aizsardzības kārtu, teiksim tā, vai tā būtu viņa tā pacienta paša ņemta āda no šī pacienta, kas tiek uzstādīta uz šīs apdegušās zonas, vai tika izmantot arī cūkas āda, lai nosaktu šīs te brūces lielos laukumus. Ja. Es zinu, ka tas nav vienkārši, sevišķi izmantot šo cūkas ādu. Tur notiek dažādas pretreakcijas, un tad šī procedūra, jā, šī ādas pārstādīšana un brūču klāšana, tā bija tāda ļoti būtiska viņa pētniecībā. Un viņš kā pārstād, viņam pieaug, un citiem ne. Viņš saka, bet ko tu dari savādāk? Es saku, Leopolds, un ko tad tu dari savādāk? Viņš saka, es iekšēji jūtu, ka man šodien tas ir jādara, un es tad arī to daru. Ir tāds brīdis, ka tas uzreiz jādara momentā. Karkas viņš izdomājis. To viņš pats uzkonstruēja, un to viņš gāja uz rūpnīcu pie inženieriem, ar tiem pārunāja, un tie tad uztaisīja tā rūpnīcu. To visu viņš darīja pats. Но в то время, когда он кончил медицинский институт, ну, скажем, принятие на работу в научно-исследовательский институт было довольно таким, ну, как сказать, непростым делом. И вы знаете, Леопольд Озулевич, он такая художественная натура. Помимо того, что вот он как хирург-художник, я уже был директором института. Там был свой такой контроль за кадрами. И когда я получил заявление Леопольда Озулевича с просьбой принять его на работу в институт, то параллельно с этим заявлением я получил замечание от своего куратора по Комитету государственной безопасности о том, что его принимать на работу не следует. Получив такое указание, я сказал своему куратору, вы знаете, ну, у вас мнение есть, а у меня другое мнение. Я думаю, что он в медицине сделает много хорошего. И я говорю, вы не беспокойтесь, мы Леопольда перевоспитаем. Вот. И вы знаете, невзирая на это непослушание мое, я все-таки подписал приказ о приеме Леопольда Осиповича на работу в институт. И он стал работать. Viņi arī ar Kaunbērzi ļoti daudz kopā strādāja. Un tas unikālākais gadījums ir, laikam, tas tomēr operācija, dzimumu maiņa. Un tā bija tāda unikāla. Un tā kā viss tas bija beidzies, tad arī bija Leopoldam jābrauc uz Maskavu, uz lielu institūtu, aizstāvēt tās, nu, kāpēc taisīšu tādu operāciju un kā tādu operāciju izdarīt, visu to pierādīt un paskaidrot. Visu, ko viņš dara no visas sirds.
Ja viņš mīl, tad viņš mīl no sirds. Ja viņš nīst, tad viņš nīst no sirds. Lai piedod man, ja viņš lamājās, tad viņš lamājas no sirds. Ja viņš strādā un operē, viņš to dara no sirds. Lai tev šī sirsnīgā attieksme pret visu un arī pret mākslu nekad neapsīktu, jo kā latīņi teica, dzīve bez mākslas ir nāve. Dzīve bez mākslas ir nāve. Man vajag drusciņu mieru. Kā jūs sarunāsiet? Un šitā ir laikam tā dāma, ko tu tur rādīji, pēc amprovizola pielietošanas. Man vienreiz es atkal, es daudzreiz esmu mūžā bijis laimīgs. Kad man piedzimst bērni, kad man iznāk grāmata, kad es redzu savas ilustrācijas. Pirmo reizi, kad es redzu kalendāru, kas ir nodruktāts. Un ka šodien izdevās ar profesoru Kalnbērns atbalstu arī izveidot kalendāru, ko jūs daudz esat saņēmuši par mūsu to preparātu veikals. Es biju laimīgs, ka es saņēmu šo kalendāru gatavu un varēju arī jums pasniegt, ka es redzēju darbu, kas liek šo vienreizīgo mūsu mirkli, kurā mēs dzīvojam. Varbūt kādam izjust mazliet atstāt, varbūt pārdomāt un sakoncentrēties. Es gribu nobeigt ar domu, ka kādreiz padomāsim, ja? Vairāk par to dzīvo un par tiem dzīvajiem, kas ir mums visapkārt. Varbūt, ka vajag paglaudīt savu tuvāko bērnu, vīru, sievu vai darba biedri vai priekšnieku, tā kā mēs glaudam mājās kādreiz suni vai kaķi vai spilvenu, ja, vai kaut ko tam. Ja. Ļoti liela sakara bija ar ārzemniekiem, ļoti. Jo Kalnbērzam bija ļoti liela kontakta. Leopoldais laikos nebrauca. Viņš nebrauc tāpēc, ka viņam vairāk reiz bija uzaicinājums stāties, kā saka, laikam, būt par to labo sirsnīgo dakterīt, kas iet draugos. Iedzer šņabīt, izpriecājās un pēc tam aiziet noziņot. Tas nesanāca, viņam piesolīja ļoti daudz, gan disertāciju, kā aizstāvēs, gan ka viņš būs nodaļas vadītājs un profesors un kas viss viņš nebūs, lai tikai iestājās. Bet viņam bija tādi principi, ka tam pārkāpt viņš savu mūžu nevarēja. Lai gan, ko mēs zinām, arī tādi bija, kas nāca, arī bija tādi cilvēki, kas bija tādi, kā sacīt, jāsaka, ziņotāji. Bet viņš nekad negāja, viņš neaizstāvēja disertāciju. 3 reizes vai 2 reizes, kā viņš tur deva iekšā, kā gribēja aizstāvēt, jo viņam bija pret. Un viņš arī ar to sadzīvoja. Viņš izdzīvoja. Slavens bija tāpat, viņam nemaz nevajadzēja tos grādus. Viņš nekad arī nav bijis ne pionieris, ne komjaunieris. Mūsu visā ģimenē tāda nekad nav bijuši. Es vairs neglazēju, tas vienkārši tā protests bija pret socialistisko realismu. Tas bija vairāk varbūt tāds tieši kā pretdarbība tam, tai stāvēšanai, kā teikt, stagnācijai, tai muļāšanās uz vietas ar to socialistisko realismu. Vienkārši tā bija protesta forma, nekas tas nopietnas nebija. Tās action un visas tās darbības, ko viņš savā mūžā izdarīja, man tur pietiktu kādu 10 cilvēku mūžiem. Viņš bija varbūt to prātu un visu to gudrību un tādas lietas mantojas no tēva, bet viss tas action, tas mākslinieks, tas bija mātes dots. Mēs saucām viņu par Oļu. Viņa bija nākus no inteliģentas ģimenes, jā. Viņa bija ļoti muzikāla, viņa spēlēja klavierus un bija tāda ļoti mākslinieciska. Un es atceros, ka es biju atnākusi arī tur ciemos, viņa sēdēja pie klavieriem, spēlēja un dziedāja krievu romanses, ja? Un ļoti skaisti dziedāja, ja? Un viņa vienmēr bija tāda sapucēta. Tēvs un māte iepazinās Krievijā. Mātei bija to brīdi 16 gadi, kad viņa atbrauca. Tā kā ļoti jauna, un tā viņa te dzīvoja, atbrauc uz Latviju, un tā viņa te viss. Ar māti viņa galvenokārt latviski runāja, bet kad runāja krievu valodā, viņa labi runāja latviešu perfekti. Leopolds bija ārsts.
Viņš bija venerologs un arī dermatologs. Visu laiku viņam Rīgā bija, tā bija Suvarovu iela, tagad laikam Čaka iela, bija pieņemšana. Tur viņš pieņem slimniekus. Četri dēli. Vecākais dēls bija Raimonds. Un Raimonds arī bija ginekologs. Gastons bija dermatologs. Un tā bija Leopolds, ortopēds. Un Jānis bija neiroķirurgs. No ģimenes atmiņām es esmu dzirdējis vairāk par veco tēvu, par Alfredu, un viņš bija azartisks kāršu spēlētājs. Un tur bija dažādi, bieži notika kāršu spēļu naktis, ne tikai vakari, bet ka tur ļoti tas viss ieilga, ieejot šajā spēles azartā. Un viņš arī daudz pīpēja, un tāpēc es dzirdēju no tēva, ka viņš teica, ka tas viņam ka viņš redzēja savu tēvu tik daudz spēlējot šīs kārtas un pīpējot, ir radījis viņā riebumu pret šo kāršu spēli un pret smēķēšanu. Vai viņš bija vienkārši, vai viņš bija vienkārši ģimenes locekļiem? Es domāju, ka nē. Es domāju, ka viņš arī nebija viegls draudzīgās attiecībās. Ja? Viņš gribēja dominēt. Viņam bija arī pamats, viņam bija ko parādīt. Ja? Viņam bija ko parādīt. Man mājās ir gan viņa uzgūstot glāzni, un tad tik daudz visādi diapozitīvi, ka viņš tikai netaisīja mākslinieciskus, ja? Un kā viņš dziedāja, spēlēja klavierus, un viss tas bija ļoti fantastiski. Visas balss, ko Ieva Leopolda rīkoja, tas bija ļoti tāds tam laikam, es domāju, ļoti piesātināts. Tur bija ko redzēt, tur bija ko darīt, ja? Tas ir fakts. Un tumsa vizļo kā krelles, tas trakais kavaliāru Kas negrib klausīties, kam neinteresē, iet ārā. Ēst var, dejot tur orķestris spēlē. Ja? Esat tik labi, ja? Es nespēlēšu melodiju, es spēlēšu variācijas, ja?
Viņš ļoti daudz fotografēja. Viņam ļoti patīk dabu fotografēt. No bērnības atceros, ka bija tāda diapozitīva skatīšanās uz lielā ekrāna. Tad viss sasēdās tādā puslokā un tika rādīts šīs bildes, kas sākās pamatā ar dabas skatiem, varbūt kaut kādu smuku ģimenes bildi ar bērniem. Un tad ik pa brītiņiem parādījās kāds šaušalīgs medicīnisks fotoattēls. Tukšums, kaut kāds fizisks tukšums jūtams iekšā. Tas ir tāds sajūta. Īpatni sajūta, kur grūti aprakstīt, bet liekas, ka kaut kas ir izņemts ārā, krošu kurvi ir izņemts ārā. Kā kāds gabals sirds vai plaukš vai kaut kas tāds, izņemts ārā. 22 gadu dzīvo viņš. 22 gadu dzīvo. Viņš arī zina sirdsskaitas vākumiem. Neņēmās operēt, bet ja ņēmās operēt, tad teica, ka tur nekāds izvedīt. Vai kāds tik un tā tu izjutīs, ko es esmu izjutis? To neviens neizjutīs. Tā bija tāda traģēdija, tas bija pārdzīvojums visiem. Es arī to pārdzīvoju, kad es sāku kaut ko tā apzināties. Es zināju par šo problēmu, man arī vecāki brīdināja, kā man jāizturās ir pret brāli. Es domāju, varbūt kaut kādā mērā tas jau man tādā agrā bērnībā jau iemācīja varbūt šādu līdzjūtību un tādu atbildību pret citiem cilvēkiem un mācīja šo empātiju. Kad viņš uzzināja, ka Armēnijā bija zemestrīce notikusi, viņš paņēma savus preparātus un tūlīt brauc uz Armēniju. Tā kā viņš brauc atpakaļ no Armēnijas, tad jau tikai Latvijas gatavojās palīdzību sniegt un braukt tur uz Armēniju. Bet tad jau viņš atbrauc atpakaļ, jo viņš nekad negaidīja. Tos Spitakas, Ļeņinakāna Armēnijas zemestrīces notikumus es atceros, ka viņš bija aizbraucis. Ja, un
Strādājot ar apdegumiem, es domāju, ka viņš ļoti labi zināja, ko nozīmē laiks. Jo tas, ko bieži, man liekas, bija jādara, bija tā kā jāiegūst šis te laiks, jādod. Ja tas pacients tiek pāri pirmajai dienai, otrajai dienai, tas ievērojami palielina viņa šos izdzīvošanas procentus, ja, šīs iespējas izdzīvot. Tā ir ar apdegumiem. Tur ir ļoti svarīgs ātrums. Jo tas, ko es redzēju, tas nav izstāstams. Un pat ir grūti to parādīt. Jo es uzskatīju par neētisku fotografēt visdramatiskākos brīžos. Gan cilvēks, gan ģimenes, kas gaidīja savus mirušos bērnus, glaudīdam viņu, tikko atrastos apģērba gabals un raudādam pie mazā zābaciņa. Es to nevarēju fotografēt. Es nevarēju fotografēt līķu grupas, kas bija sākuši sadalīties. Es nevarēju fotografēt pārkritušo māti zārkam, kur atradās viņas pieaugušā meita. Kā baismīgā teātrī es biju. Tas bija mazs gabaliņš no apokalipses. Un tas ir UFAS jautājums arī. UFA arī tāpat mēs bijām kontaktā ar šiem resoru ambīcijām, ja, kad sadedzināja dzīvus vairākus simtus. Es lieku, ka apmēram 1100 cilvēku, ja, tā skaitā lielāko daļu bērnu. Mēs redzam tikai tos, kas nejaušības dēļ ir izlāvušies, jo visi tie, kas bija ar galvas smadzeņu satricinājumiem, ar saspiedumiem, ar kritieniem, ar lūzumiem, tie neviens netika ārā no vilciena. Mazoļus tāds met ārā viņas vai ne no vilciena. Paši cilvēki sadeg. Vairāk kā 1000 cilvēku. Es rēķinu noteikti, tāpēc, ka viens vilciens vispār nekur, tas palika uz vietas. Un tad, kad bija tas plīsums vai ne, tas sarks, vēl turpināja pumpēt to gāzi zem spiedienu. Tāpēc jau var izkus sliedz, izkus vilcieni, ja? Es tā domāju, ka tas viss būtu kā tāda viena, varbūt pat visa viņa dzīves galvenā līnija ir palīdzēt un glābt. Es domāju, viņam bija kāda šī te kaut kāda glābēja misija sajūta, kad, ir jāizstāv vārgākais, jāizstāv tas, kurš par sevi nevar pastāvēt, ja? Ir jāpalīdz cilvēkam, protams, kā ārstam jau konkrēti, individuāli katram pacientam, ko viņš ārstē, bet ir citas jomas, ja, kuriem ir nodarīts pāri vai kuri nevar sevi aizstāvēt. Un, piemēram, tā ir daba. Kursteņi nāk sēra dioksīds, kas kļūst par sēra dioksīdu un veidojas ar ūdens laikiem, tā kā piemēram šodien. Jā, šodien ir migla. Un migla kopā ar sēra dioksīdu veido sērskābi. Tātad bērna saslimstība. Var notikt elpošanas ceļu nekrozi, kur savukārt izraisa gan priekšvēžu formas, dažādas plaušu saslimšanas formas un tālāk. Es uzskatu šādu situāciju par bezjēdzīgu un brīnos, kā mūsu bioloģijas institūts neko līdz šim nav darījis, lai šo situāciju, ekoloģisko katastrofu Jūrmalā izskaidrotu mūsu Jūrmalas valdībai, izpildu komitejai un partijas komitejai. Rezultāti ir tādi, ka tagad tās zelmes, kas izveidojas, piepildās ar mēsliem, kas nāk no Olainas, kas nāk no Jelgavas un arī no Slokas. Vispārējā atkritumi šeit sakrājušajās bedrēs. Virsū nāk smilts no krastiem, kā jūs šeit redzat, ja? Un pēc tam veidojās gāzes, galvenokārt sērūņieredz, kas toksiski iedarbojās uz visu dzīvo. Tur, kur sērūņieredz piesātināt ūdeņu, tur nekas nedzīvo. Ko varat darīt? Sabiedrība izpildu komitejas te ir pārstāvs. Vai jūs esat domājuši, varbūt kādas demonstrācijas ar laivām, izbraukt šeit ar plakātiem, pievērst sabiedrības uzmanību, kaut kā bloķēt šīs iestādes, ir vairāk izplūdes kolektori, kas acīm redzam piesārņo. Ne tikai piesārņo, saindi novērš. Ko jūs varētu darīt? Ko jūs esat darīt? Šeit ir nocirst, bet tālāk jāizcērt vēl 2/3 vēl nav nocirst.
Tad Latvija nolīdzina, padara līdzeni, jo mūsu smadzenes jau ir izlīdzināts. Mēs jau esam visi vienādi. Mēs esam zaudējuši savu individualitāti. Mēs esam zaudējuši savus spriedumus. Ja Induls Sems man pa telefonu var atbildēt, ka par šo problēmu aizstāvot šo kāpu un aizstāvot šo vidi domā tikai Ozoliņš, nu tad piedodiet, vai tiešām neviens cits nedomā, ka vajadzētu mums tomēr atstāt gan mazos pakalns. Latvijā nav Himalaja, nav Kaukāzes kalnu. Latvijā augstākais kalns virs jūras līmenī 314 metri. Tad, kad Bulduros bija nozāģēta Melnāka šņāvuds, tad viņš saslaucīja tās skaidrs no tiem kokiem polietēna maisiņā, un mēs devāmies uz Jūrmālas domi. Un tur viņš iegājām pie Jūrmālas domas priekšsēdētāja sekretārs, un viņš izbēra viņai uz galda skaidrs, lai arī domas priekšsēdētājs redz, pie kā noved nepārdomāt lēmumu. Nu, tur bija ļoti smaga cīņa, ļoti ilgi, tur bija tiesas, tur visi viņa apvainoja, ka viņš aizvainojas Jūrmālas domi un tā tālāk. Nu, bet tomēr viņš to izdarīja, un šodien vēl tur ir mežs. Ar dabu bija ļoti patika ļoti lieli koki, gar salas krastiem gājām. Nu, tur viņam vietas ļoti daudz patika, nu, arī atbrīvoja dažs koks, tur kādi lieli ozoli bija. Nu, tur arī mēs iegādājamies īpašumu. Ne āršanai, ne sādīšanai, bet tieši salas krasts. Tagad kaut kā man vismaz tāda sajūta, ka daudz tā ļoti tā vienkāršo. Atnāca atmoda, Tautas fronte, visi par Tautas fronte un viss kārtībā. Vismaz tanī vidē, kur mēs bijām, un tur nekādas tādas Tautas frontes vispār aptverošais gars nevaldīja. Tur bija ļoti komplicēta situācija. Un Leopolds Ozoliņš spēlēja tādu, es teikšu, ļoti svarīgu lomu viņam bija, ka viņš nesatracināja publiku. Viņam piemīt tāda humors, tad bišķi draudzīga parunāšana, bišķi tā kā relaksēja to sasprindzināto situāciju. Viņš nebija tas pirmais tribūns. Es tādu vismaz viņu noteikti neatceros, ka viņš būtu pirmais, kas ar karogu stāvētu priekšgalā. Bet viņš ļoti veiksmīgi palīdzēja tās pamatlietas visas virzīt. Lai nenotiktu neglābjamais, augstākai padomē ir jāievēro savu tiesību robežas, jo arī augstākai padomē nav atļauts viss. Tā nav ne morāla, ne juridiska tiesība mainīt Latvijas Republikas satversmi un Latvijas Republikas likumus. Tādēļ neviena parakstu Latvijas Tautas frontes aptaujai par referendumu. Nē Baltslāvu Latvijai, Latvijas valsts tās pilsoņiem, Latvijas zem tās likumīgiem īpašniekiem. Mēs bijām Tautas frontes frakcijā Kremlī. Jo bija divas frakcijas, Interfront un Tautas fronte, tad mēs ar Leopoldu Ozoliņu, protams, bijām Tautas frontes frakcijā. Mums ir izstrādāts plāns, ka PSRS tautas deputāti no Baltijas republikām ir jāpanāk to, lai PSRS kongress atzīst par spēkā neesošu kopš pieņemšanas brīža Ribbentrop-Molotova paktu ar visiem slepeniem protokoliem. Tas bija augstākais mērķis, augstākā zvaigzne debesīs, ko mēs cerējām nocelt no tām debesīm. Ja? Par tādu neatkarību vēl tajā brīdī nebija nerunas. Man jāpasaka visspēcīgākais iespējas, ka maskavieši, pribalķīci viņi saka, jeb balķīci, ne ciena, ne viņus kaut kādā veidā izceļ, bet viņi mīl.
tieši šī sajūta, mīlestības sajūta, jo viņi jūt, ka no šejienes nāk tā perestroika, ka nāk no Baltijas, ja? Un ka mums ir daudz, kas izdevies tāds, kas joprojām viņam neizdodas, ko šodien apliecināja Ļeņingrada, jo Ļeņingrada vakar bijis mītiņš, kur arī viņi nav varējuši tikt galā ar savu aparātu, kā saka Jeļcins, vai ne? Tas aparāts lauž visus, un patreiz aparāts arī ņem virsroku, arī šeit kongresā viņš ņem virsroku, un es nezinu, vai mēs viņu tādā veidā salauzīsim, šeit uz šādu kongresu. Tas, ka vispār drīkstēja kaut kādu deputāts kaut ko pieprasīt no kongresa, tas bija tā kā, liekas, citi planētieši ir ielaidušies Kremļa zālē, ja? Un šeit man vienā vietā viņš bija, bet arī kur ir Leopolds, ja? Tas ir vilciens uz Maskavu, mēs braucām. Bet tā viņš bija tāds ļoti ar humoru izjūt cilvēks. Ir tāda slavena bilde, kur Leopolds sēž kongresa zālē, kongresa laikā, baltā zeķes un kurpes nav kājās, bet zeķes tīri baltas, ja? Laikam viņam tais kurpēs bija grūti nosēdēt visu to sēdi, un viņš vienkārši mierīgi novilka kurpes bez kaut kādam tur aizturēm, ja? Un sēž tai Kremļa zālē, kongresa, padomājuši, tur visas pasaules kinokompānijas un televīzijas, visas pasaules televīzijas tagad raida pa visu pasauli šo kongresa zāli. Viņam ir ērt būt bez kurpēm, un viņš ļoti ērt sēž. Deķes tīras, nav ar caurumiem, kādu vainu, ja? Vēl viena leģenda jums. Jo man gadījās, ka man vienīgi no visiem deputātiem nopublicēja visu pasaules avīzes. Tā skaita Herald Tribune, Chicago Tribune un kāda Izraēlas avīze. Un dažādi paraksti bija, piemēram, Chicago Tribune bija tāds. Latvijas delegācija no Avas kājas tā veiklāk aizlaistos no Krieviem, izmukt no Krieviem. Maijā mēs, PSRS deputāti, visi sēdējam zālē. Mēs visi sēdējam te augstākai padomē, bet mēs nedrīkstējam balsot. Mums aizliedza balsot, tāpēc, ka mēs piederējam, it kā mēs deputāti esam citai valstī piederam, ja, PSRS, un mēs to ceļu izbrūģējam, ja, bet to uzņemties to pēdējo punktu, ja, ka mēs šeit nobalsosim, daudz lielākā drosme bija nobalsot tur, nekā vienreiz šeit kompānijas pēc visiem kopā pacelt roku. Piedodiet, ja, tā bija daudz lielākā drosme. Un šeit mēs sēdējām ar kamoliem riklē, mēs nedrīkstējām balsot. Ja? Šitie visi drīkstēja balsot. Drīkstēja balsot Rubiks un Alksnis, jo viņi bija gan PSRS, gan šeit deputāti. Ja? Cita lieta, kā viņi nebalsoja par to 4. māju deklarāciju. Bet viņam bija tiesības balsot. Mums nebija tiesības balsot ne Peteram, ne Skulmei, ne Kastaņiecka, ne Tolpežnikovam un Leopolds. Leopolds apzinājās, ka viņam nav 100%, bet mums jau nevienam nav 100% tāds latviešu asins, ka viņš bija, baigākais Latvijas patriots, un es domāju, ka lielāka latvieta par viņu, ja, jau mēs reti, kad atradīsim, gan tīri politiski, gan ar visām savām darbībām, gan ar visām cīņām. Vēlējās Latvijas neatkarību un arī darīja nebaidījās no lēmumiem, kas varēja būt liktenīgi viņa mūžā. Neviens jau tajā laikā to nevarēja pateikt, kā viss notiek. Meanwhile, more than 2,000 telegrams were sent to support Lithuania's sovereignty. This information has been given by Lithuania's Ministry of Communication. ...991. gada 16. februāris. Pusdienas laiks.
pieturās sāls aptuveni -3, -5 grādi. Vakardien tēti saskatījās filmu, kur viens vīrs 15 minūtes pavadīja zem 9 minūtes pavadīja ienirs ledainā ūdenī. Šodien viņš grib darīt to pašu. Pirmie soļi ir droši un apņēmības pilni. Viņš ir sasniedzis ūdens līniju un Ulais, tas ir bērnu diena. Šī veidu visu mūžu jāatceļ. Tēt, vārds! Tēt! Kā apstājā divas sievietes, tās man stīvas pierādīt. Leponam paliks stīvas, tās tietes paliks. Tēt, nevarēs sapelnīt. Tēti! Tēt! Viņam nebija varbūt svarīgas dažādas klišejas, kas tajā laikā bija pieņemts. Varbūt, ka ārsti ir tādi ļoti elitāri cilvēki un smalki cilvēki un tā. Viņš bija diezgan pretējs šajā jomā. Viņam nepatika valkāt kaklasaiti, uzvalki, viņš nejūtās viņos ērti, viņš jutās, ka viņi reāli ierobežo viņa brīvību. Viņa vienkāršība, viņa tāda labsirdība, cilvēcība, ja? Viņš nešķiroja, vai tam ir tāds status, vai tam ir tāds, vai tas ir pavisam vienkārši cilvēku darba, melnā darba darītājs. Ja? Šis viņa nebija kritērijs. Ja? Viņš varēja runāt ar jebkuru cilvēku, palīdzēt viņiem saprast to, kā viņi jūtas. Vēl mazlietiņ, vēl kaut ko padarīt. Iebraukuši saimniecībā, kaut kur Zaubas apkārtnē. Tā dzīve rita te Latvijā. Uz priekšu un atpakaļ. Viens solis uz priekšu, 2 atpakaļ. Kaut kas atkal kā uz priekšu. Tā ir Latvija. Tā zeme ir mūsu. Kā klājās? Brīvā Latvijā tā saucamā, ja? Tā ir, neviens vēl nejūt. Pasauli gan saka, ka mēs pavisam brīvi esam. Es nekādu brīvstam nejūtu. Ko gan es ielaišu, cūkēsti jādod. Jā. Nauda mums ir mazam un visi mēs vairs nerunā. Ko? Bet man ir ziņas, ka nebūs šo desu šodien. Slikti, kad lai mēs ēdam, ka nebūs. Kāpēc ne? Laparāts ir labs. Kāpēc? Pirmais brīvības gads taču Latvijai, nu? Nu, nav nekāda vaina, redz. Zeģbiks neesot, ja? Zeģbiks nav gan. Zābaki nav bērniem kaut kā ziemā. Nu, kas tad ir? Tad zābaki nav, ja? Tā ir Latvijas nākotne, jāpalīdz ir. Bet kas visvairāk vajadzīgs ir? Polšu vajag tikai, ja? Kāda palīdzība vajadzīga ir? Vai tad nedod vairāk veikalniec? Nedod. Kāpēc? Talonu nav, tu talonu vajadzīgi. Talons ir, bet naudas nav. Naudas nav. Dolāru nav. Dolāru vajadzīgi, ja? Viņi saka, ka tikai pa followers dod. Kad viņam sākās tā slimība parādīt, jūs to kāju ar te višķāpšu varētu, ja? Kad mēnesis vairāk man sākas. Tad jūs esat mācinieci līdz Zagūzi, es jau zinu, ar tiem mazuļiem un ar lācīšiem, jā, laikam bija jūs lācīši griežāt, ja? Maz lācīši, maz, es vairāk maz. Jūs jau... Bērni, man tēmāts ir bērni galvenais. Es domāju tā, ka mēs varēsim te palīdzēt. Te vajadzētu antibiotikas nedaudz, jo te ir iekaisums viss cauri bijis. Un ir vēl šodien. Un arī jādod viens smērīti, kas būtu ļoti labi. Un tā smērīti mums ir atsūtīt no kanāla. Par ko jūs vēlējāt šīs vēlēšanās? Es vēlēju tikai par Leopoldu. Un jūs dēls? Arī tāpat. Tāpēc, ka man tā patīk, es balso par to, ko man patīk. Vai ārsts var būt politiķis? Es domāju gan, ka jā. Var būt, ja? Liels paldies!
Es par doktorītu Ozoliņu. Jā? Jā. Viņš jums ļoti patīk? Jā, man ļoti patīk. Viņš ir bērnu ārsts, ļoti cilvēcīgs. Nu, viņš taču interesēsies par veselību, par cik, par ekoloģiju. Jā. Es domāju, tas jau pietiks mums. Paldies! Es domāju, ka viņš aizstāvēs mums latviešu intereses. Jā, viņi ievēlēs. Es par ko šaubos, diemžēl. Man jāiet, tas un jādara. To es arī priekšvēlēšana tajās tikšanās reizēs ar tām mamītēm visām, ar tiem cilvēciņiem un tiem dzērājiņiem un tiem vecīšiem un ļoti maz jauniešiem, kad es tikos. Es jau sapratu, ka man ir jāiet. Mēģināšu kaut kādīgi izkārtot to mūsu sadarbību. Jā. Tā kā mums jāmeklē kaut kāda jauna sadarbības. Ekonomiskais laukums. Ekonomiskais. Tagad ir tieši to te zinātnieku. Es domāju, tieši mūsu speciālisti. Jums vajadzēs speciālists, mums tos jāmeklē, mums ir jāfinansē, ka viņi var atbraukt šeit un tā tālāk. Tas ir mūsu tas uzdevums, man liekas, nākotnē palīdzēt Latvijai, cik ātri iespējams tikt. Tāpat arī es domāju. Ko jūs sakat par šo notikumu, kas tagad mūsu acu priekšā risinās? Lieliks, viss kārtībā, tā kā vajag. Un ko mēs darīsim ar to pieminekli tālāk? Kādi jūs priekšlikumi? Izlemj valdību mūsu. Lai valdība lemj? Domāju. Kāda diena šodien Latvijai, kā jums liekas? Svēta. Latvijai tā, bet Jūrmalai ļoti liela diena. Lūgums ir tagad līdz tam 14. jūnijam, kā šodien apsolīts, uzskatīsim par arhitektu un tēlnieku solījumu. Nākamgad 14. jūnija atklāšana. Ja? Tas nebūs viegli, tas būs sarežģīti, grūti vēl naudas lietas vēl jārisina. Un Brauncām ir atkrīt tad pēc vien, ka mums pieprasīja pār par 60 000 tikai par to liešanu vietu. Tāds naudas, jo daudz pagaidām ir kopā. Viss tā nauda mums ir 50 000. Un tie 14 000 mēs tagad domāsim, kā viņas pārskatīt, kur es ceru, ka latu devalvācijas nebūs. Un arī tas ir atbilstoši tai vēsturiskai patiesībai, ka tie cilvēki, tās ģimenes tika izdarīts, sadalīts, piemēram, ģimenes tēvs. Šis izsūtīšanas baigais gads, to mēs runājām mājās diezgan daudz. Kad viņš bija deputāts, viens no viņa tādiem darbības virzieniem bija saglabāt šo te piemiņu. Tāpēc viņš strādāja, lai izveidotu komunistiskā terora upuru pieminekļus, no kuriem viens ir Toņkalnā, otrs ir Baltezerā, kā arī saglabāt dažādas vēsturiskas ēkas, varbūt ne viņas gluži atjaunojot, bet iekonservējot, lai viņas vēlāk, kad varbūt valsts ir vairāk līdzekļus, viņas nebūtu gājušas bojā, sabrukušas. Un tāpēc daudz enerģijas viņš veltīja arī šīs te piemiņas un saglabāšanu, netaisnības mazināšanu. Bet vai mums Latvijā nav gaiši cilvēki? Mums taču ir gaiši cilvēki, bet kur viņi ir? Tikai šodien nav saucēji, jo tie saucēji ir dabūjuši visu to, ko viņi vēlējušies. Viņi var rīkoties, bet viņi bieži rīkojas, diemžēl, tikai savā labā. Man ir liktenis bijis tāds, jādzīvot cauri maliem. Dzīvot melu pasaulē, nepārtrauktā, melot pats sev. Beidzot, taču tā maska pieaug. Es ar visu mūžu mocos ar to, es domāju. Nevar taču cilvēks būt vienāds viss, balts tikai, nevar būt. Tas paslīgs, teiksim, man garšo ēst, es iedien šnabu, teiksim, kārtīgi kādreiz varbūt vairāk kā vajag, un tā kālāk. Mēs jau tuvākam cilvēkam visvairāk melējam, tas viss briesmīgāk. Bērniem, sievai, vīram, vecākiem, visvairāk melējam. Mēs vilcienā kupē svešam cilvēkam, viņš pasakam daudz ko vairāk. Man pat reiz, kad notiek atsvešināšanās, vispār katrs par sevi paliek. Arī ģimenē paliek, un varbūt, ka pasaulē tas ir. Tas ir tā cena, ka tu it kā ej tanī vilnī, politiskā vilnī, un tagad darīs viss.
Un tagad tev tā kā Leopolds jau nekad nebija nevienā varā, ne otrā sistēmas cilvēks. Viņš nebija tāds, kā ieliek tur to skrūvī, tur pieskrūvē, un tad viņš tur funkcionē vai zobratiņš kaut kādā tur sistēmā. Viņš bija savu ceļa gājējs, gan padomu laikā, gan neatkarīgās Latvijas laikā, un tā politiskā sistēma viņa izspļāva vērā. Cilvēkam būtība iekšā, ja viņi ir trausli un maigi un arī viegli ievainojami, bet tai pašā laikā cilvēki tagad pieņem kaut kādu formu vai modi. Fashion, kā saka tagad, ne? Modernē. Un tas viss izmaina. Viņam iekšā tas kompromiss meklējums ir starp maigo dvēseli un realitāti mežonīgo kapitālismu, varbūt tā mēs saucam tagad. Un šeit sadurās iekšējais es ar to, ko viņš var, kā viņš var. Tad ir paņēmieni, kā to izdarīt, arī jāiet uz tiem kompromisiem nepārtrauktiem. Un šis meklējums ar savu sirdsapziņu, ar dvēseli, ar pašcieņu, savs morāli varbūt tā, kā viņš to saprot, bet tas ir audzināti. Ja tas ir audzināti. Īpaši stāsts ir varbūt Leopoldu un sievietēm. Viņš vienmēr bija tādā uzmanības lokā, viņš neapšaubām sievietēm patika, un arī viņam patika sievietes. Viņš atšķīrās ar to, ka viņš prata aplidot, izteikt komplimentus un tā tālāk. Un es tiešām ļoti augstu novērtēju savu tanti Ievu, kas pieņēma ļoti saprātīgi to, neskatoties, kā varētu arī reaģēt savādāk. Pa 27. marta dienas, tā ir salats. Un uznāk ziema pēkšņi, it kā bija pavasars. Līja un pēkšņi sniegs, pēkšņi ziema. Pēkšņi viss atkal pārvērties. Tā pārvēršanās daba. Un cilvēks iejūt savās tradīcijās, savos rāmos ielikas. Viņš netiek ārā, netiek no tās sistēmas, no tās stereo domāšanas, no tā tipa netiek ārā. Cilvēks nav brīvs, daba ir brīva, mūžīgi mainīgā, mūžīgi skaistā. Dziļā sirdībā mēs tev Leopolds, tas ir... No tā ir bilde. Tas Kur viņi likt? Mēs abi jauni